šeit mēs esam eksperimentālais teātris Čivinātā. Kā jūs paši saprotat, mūsu teātris darbojās uz klasiskās dramaturģijas pamatprincipiem, kā arī nedaudz uz eksperimentālā teātra kanoniem. Un mēs šovakar vēlētos, vai šodien precīzāk teikt, vēlētos jums pasniegt nelielu ieskatu, cik liela iespēja atstāja informatīvās tehnoloģijas, kā sociālie tīkli, informatīvā telpa un kādi ir tie iespēja, kas paliek uz mums. Kādēļ reizi dramaturgu tekstos iepinies kāds valdīgs tips, kurā uzdevums ir veidot un izvilkt šo izrādi un veidot nepiespiest dialogu ar skatītāju. Viņš uzskata, ka ir tik ārkārtīgi svarīgs. Tomēr mums ir vissvarīgākā funkcija, jo tieši mēs savienojam meistaru izvēlēto ar notiekošo ainu. Dažreiz meistars kļūdās, un mēs esam tie, kas tiek vainoti, ka nevaram parādīt, ko viņš vēlas. Jā, dažreiz mēs nogūstam, vai arī vienkārši apvainojamies, un tas satrūk viss. Un tad mēs varam vienkārši pasmieties, kā viņš daudz savu spiedpodu plakandēli. Bet, mēs jau esam pieraduši. Tu taču pazīsti mūsu meistaru, viņš ir tik ļoti paredzams. Šodien viņš noteikti iesāks ar ziņportālu. Nu ko, lūkosim, kāds tad mums šodien ir? Tātad www.ziņuportāls.lv. Ko es teicu? Politika, kriminālisms, ekonomika, agresīva militārā darbība un visam palīdzus plāniem būtu krēķi ar absolūtiem horoskopiem un dienu topiem. Vērstis, es. Tas būs tavs domu motīvs šim mirklim, nekautrējies kļūt pārāk vienkārši un krāsni. Jo, kā zināms, viss vienkāršais ir ģenerāls. Šis ir veiksmīgs laiks arī savu fiziskā ķermeņa pilnveidošanai. Manīšie gardējuši viegli var pieņemties svarā, viņus interesē pārtika, resursi, labklājība, protams, mīļot. Tieši tāpēc vērstis dzīvē cenšas sasniegt maksimālu komfortu, savā būtībā ir uzmanības un patīk. Kamēr nebūs izjūtas, tikmēr konkrēto situāciju nesadarīt. Vērsim ir svarīgi, lai jebkuru darbību, kas viņam ir jāveic, viņu ieinteresēs gārtāvus uzlabo shopping, dzīvo pat, vai dzīvo citiem. Neko nesaprotu, kas tur notiek. Pats vainīgs, ko lenskoskopu sadaļā? Tagad šis izdomājis parlicīt par savu seno klases biedru. Kā to narcisu? Palūkosim, Andrejs Krūmiņš, man labs pazīst. Jaunais censonis, sportists, uzlecoša zvaigzne. Tomēr vārdos tāds vienkāršs dabas. Ar šādām robustiem tipiem, jā, vismaz viņš ļoti cenšas parādīt, kā aiz uzpumpētiem muskuļiem ir vēl kāda personība. Paskrēju. Būs jāpieķeras režīmiņam. Mājas treniņš, skolā treniņš, mājas treniņš. Chasing the dream, you know. Līdz pēdējai robežai sevi nodzim. Kad kačāju kājas, vienmēr domāju par mazajām. Un tad atkal, kā diena var turpināties. Skatos uz kājām. Oh, you don't shave me, baby. Nu, patiesi censonis, katra diena ir izaicinājums. Ko man tas dators raus? Nu jā, pauzēs jau to visu kaut ko var darīt. Bet, arī brīvos brīžos var ietekmēties un uzklausīt daudz labu padomu. Kā saka, mūžu dzīvo, mūžu mācies. Kas tad tas? Labvakar! Vai tad esat apnikuši? Jums ir vielām bagāti ēdieni, trakni, vēlaties kaut ko veselīgu. Unikāls piedāvājums, individuāls komersants, vecās mātes pagraviņš. Īsti ievārījumi, konservanti, šņabītes ievēl. Spiediet šeit! Kas tas par marasmu? Laka
līdertenis, lai noturētu līdzsvaru, ir jāpastās uz priekšu. Vai jūs zinājāt to, ka banāni ir dabīgs veids, kā samazināt stresa un uztraukumu līmeni? Palūkosim, atvērt vairāk būs uzreiz. Tagad notiks. Beidzot pamodies mūžīgais students! Jā, šis personāžs dzīvē ietver plašu vērienu, atvērtu dvēseli un aizmirstām mājas atslēgām. Viņš mēdz dažreiz pēc plosonīgiem nakts piedzīvojumiem pamosties pēc melnās filmas kādā svešā pasaules nostūrī. Bet kopumā šī cilvēka dzīve ir rožu plaukst vai vismaz atvērta pudele. Šodien nopirkt jaunu telefonu. Darbs un sociālā dzīve pārējās. Atnāk citiem. 1. aprīļa joks var pārēsties jaunā gada pārsteigumā. If you know what I mean. Ko man tā darīt? Brīvdienās Latviju atkal sākuši potīt kulas ugunsgrēki. Šķietam kuldīgi šūniņu dedinātājiem sāksies jaunas sezonas aizbraušanā. Bet tagad priecīgāka ziņa. Šogad ar 1. aprīli Latvijas Valodnieku komisija nolēma, ka teiciens darīt ūdeņus tiek nomainīti uz mangātu pavēles. Tomēr bija skumjāk veids pāršaut visu anime mīlētāju pasauli. Nerādīs vairs Pokemonus. Nē, atņem man acis, bet ne Pokemon. Aprīl! Nepamanīju, ka teiks no 1. aprīļa. Jo tā mūsu nācija ir salīdzinoši niecīga ar to humoru izjūtu. Nu, skotas ar skumju, tāpat informāciju tādā. Jā. Visu nakti negulēju, zinu, kā domājas un lomas. Haštags. Atkal uzsliks sniegs. Zinu, kā man tas sniegs vienalga. Mājās silti, treniņā silti. Ko man vēl vairāk vajag? Esmu sportists. Kuram raustu, kur tevi silti? Man tāds mūždies. Es nodomāju, ka es nosapņoju, ka ir pirmdiena, jo man to kāds iestāstīja. Daudz. 2 lietas pateikšu par dzīvi. Vislielākie studenti meli izmantotā literatūra. Rakstu kursā. Tā esot teicis pats Dievs, nav labi, ka cilvēks ir viens. 2 vieglāk vēlna dzīt, dzīves džungļos, taku mīt. Sveiciens visiem jaunajiem pārīšiem, pavasarī. Vai jums ir grūti koncentrēties? Jaunais ibumetics palīdzēs jums pret galvas sāpēm, pret jebkādām vainām 4400, bez jūtām kā bez sāpēm. Tātad, vai jums viss ir līmenī? Betona grīdas jums palīdzēs. lbbetonigrīdas.lb Jauna ekskluzīvas iespējas. Jāsākties kontratenors. Mēs pārdodam biļetes. Pērciet biļešu kases. Tikai viens līdz to aizķerēt. Kur mēs palikām? Atkal mēs esam kaut ko čakarēju klātas.
Vienīgais produktīvais viņa lekcijā. Vienīgais produktīvais šajā lekcijā bija, kad es uzzināju, ka Džordžs Orvels bija fanātisks tēļtērās. Vairs neiešu. Rezultāts. Lektors dusmīgs. Jāraksta referāts par darbu, ko mēs esam izlasījuši. Nē. Kur tāda pēc profesors? Reklāmētnieki jautā, vai šiem reklāmas ir pareizi rakstīt garšu iedvesmu. Tā jau nav garša, kas iedvesmo. Pēdējā laikā Rīgas centrālē būtu mainījies piedāvājums. Agrāk šī būtu piedāvājums 500 iedvesmu, tagad spaisinši nada. Uz to mums ir priekšlietni citi politiķi, kā daudz klāt. Ja tās tantiņas uz soliem mani neaprunātu katru rītu dienu, laikam vispār nebūtu sākusies. Es tik izskrienu ārā, ieskrienu mājās, visu pa logu tik skatos, tik pirksti lien manos logos, lūru pie loga šiķā te. Man jau patīk bez krekla, tu mājās steigāts izskatās. Vakardienas atziņa. Latvietim skatīties Eirovīziju ir kā piedzīvot katrs. Gribēju pie tā teikt, ka rītdien būs pilnīgs pīm, bet tā kā jau pār pusnaktī, tad pīm būs šodien. Jā, maniem draugiem cik nelaimi. Viņas medīgi, protams, ka kontroli. Tie jau arī slapstās tumšām malējām bandīti. Nu tā. Iegāju veikalā, nopirku sev mosīšiem badīju pildu ar kokteili, pie kas stāvu čekā skatos. Kas tie par lohiem vienkārši? Kurš izdomājas divus ciparus aiz komata uz augšu apaļot? Bet šitādus stulmus parastam cilvēkam nodara mācīšanas, būtu normāli aizgājuši sporta zāli. Ar naktstāvļiem. Viegli aizgājis gads. Ar naktstāvļiem ieskrien mīlestību logā. Ar naktstāvļiem ieskrien tur, kur nevajag zivs. Ar naktstāvļiem ieskrien, skrien. Kukainīt, re kā saule spīd. Kukainīt, mācies no saules. Ar naktstāvļiem. Jā, šo visu muļķību un interneta garo dzīves pavadienu mikslī ir arī kāda spoža doma. Tā mēs skrienam no viena loga, no viena profila pie otra. Pat parasti īsti nezinot, kas aiz tiem patiesībā sēž. Tomēr, man liekas, beigas tomēr ir laimīgs. Jo, ja paskatāmies, cik daudz mūsu dzīvi ir nora visās planšetu bakstīšanās, sociālajos tīklos, man bieži pārdomas. Varbūt tomēr jāslēdz ārā tas dators šodien un jāiet dabā, ārā saulīt spīd, varbūt paņemšu kādu draugu līdzi, patiešām pasēdēsim upes krastā un parunāsim.
dienas garumā un diena mirkļa īsumā. Un es sāku sevi vākt kopā. Tas bija grūtāk kā eksplodēt. Šausmīgi daudz taisnīgu pasaulē. Ja nav savējās, tad ir grūti. Pamelo vēl. Pamelo man par sudraba ceļiem, ko tos pēdas miņušas. Nav labdabīgu pļāpu. Plūdi aiznes ciemus un ielējas, bet plūdu pļāpās aiziet kaut kas vairāk. Mīlestība ir laimīga, vienalga, kur tā bijusi, vai rozēs vai pelnus. Katrai dienai ir savs uzliesmojums. Ja tu visu dienu esi gājis un neesi to redzējis, tad gāji nemirši nakts, jo varbūt tieši tad tas parādīsies. Uz cilvēku neviena laika, neviens saka. Uz cilvēku redzēt tikai ārstu. Paklausīsimies pasaulē, cik daudz cilvēku pēc cilvēku sauc.